Jaunajā esfondi.lv tīmekļa vietnē tu atradīsi sev interesējošo informāciju par un ap ES fondiem. Aiziet! Ķersimies pie svarīgākā. Ja tev ir lieliska ideja un tu vēlies saņemt ES fondu atbalstu, esfondi.lv galvenās lapas pašā vidū ir atrodams galvenais meklētājs, ar kuru tu vari atrast pieejamo atbalstu jeb aktuālās projektu atlases. Ar meklētāju vari atrast nepieciešamo informāciju gan pēc atslēgvārdiem, gan pēc atlasītajiem kritērijiem, pēc interesējošās nozares vai pēc tā, kāda veida finansējuma saņēmējs esi. Kritērijiem tu vari piekļūt, uzklikšķinot uz bultiņas meklētāja labajā pusē. Tas palīdzēs atvērt meklētāja izvērsto režīmu. To pašu informāciju tikai apkopotā veidā vari atrast, ielūkojoties sadaļā Projektu atlases. Šeit tu vari atrast visas aktuālās projektu atlases, kā arī iepazīties ar nākotnē plānotajām projektu atlasēm. Sadaļā Projektu atlases ir pieejams aktuālo projektu atlašu meklētājs. Līdzīgi kā galvenajam meklētājam, atlašu meklētājs ir sadalīts vienkāršajā, meklējot pēc atslēgvārdu, un izvērstajā meklētājā, kurā ir atlasāmi tādi kritēriji kā atbalsta nozares, finansējuma saņēmējs un projektu atlašu status. Savukārt, plānotās atlases ir sakārtotas pa fondu veidiem, kā arī smalkāk sadalītas pēc kategorijām, lai vari konkrēti izvēlēties virzienu, kurš visvairāk interesē. Ja tu vēlies uzzināt vairāk par dažādiem ES fondu notikumiem, galvenajā lapā zem meklētāja ir pieejama informācija par tuvākajiem pasākumiem un ES fondi jaunumiem, norisēm, atlasēm un dažādiem informatīvajiem pasākumiem. Gan ziņas, gan pasākumus var meklēt pēc interesējošās nozares, kā arī pēc rīkotāja, lai vari atlasīt to, ko tieši vēlies apskatīt. Ja vēlies iepazīties ar citām ziņām vai pasākumiem, izvēlies pogu skatīt visas ziņas vai pasākumus. Vai arī lapas augšpusē ar kursoru uzbraucot uz sadaļas par ES fondiem un izvēloties konkrēto satura veidu. Ja vēlies būt viens no pirmajiem, kas saņem informāciju par projektu atlasēm, pasākumiem un arī jaunākajām ES fondu ziņām, lapas apakšā ir iespēja pieteikties jaunumiem tevis izvēlētajām tēmām un norisēm. Atverot pieteikšanās sadaļu, izvēlies tēmu vai pat vairākas, un par kādu tieši saturu, projektu atlasēm, pasākumiem, ziņām vēlies saņemt informāciju. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, norādi e-pastu, uz kuru vēlies saņemt jaunumus. Runājot par citām noderīgām lietām, esfondi.lv tīmekļa vietnē ir arī sadaļa Normatīvie akti un dokumenti, kurā ievietotais saturs ir sadalīts pa plānošanas periodiem un fondu veidiem. Dokumentu saturu var meklēt pēc atslēgvārdiem un skatīt pēc biežāk atvērtajiem un lejuplādētajiem dokumentiem. Ja vēlies smelties iedvesmu vai arī paskatīties, kādi projekti jau ir īstenoti pa šo laiku, vietnes augšpusē ir sadaļa Īstenotie projekti. Īstenoto projektu lapā tu vari meklēt projektu informāciju gan pēc specifiskā atbalsta mērķa, gan pēc konkrētiem kritērijiem, kā projektu nosaukuma, reģiona, finansējuma avota un citiem. Savukārt, sadaļā Iedvesmas stāsti meklē informāciju par īstenotajiem projektiem pēc tēmu kategorijām, kas norādītas zem konkrētā raksta vai lapas kreisajā pusē. Bet, ja tu vēlies atrast vispārīgu informāciju, aicinām iepazīties ar sadaļu par ES fondiem. Šeit tu vari iepazīties ar tiem finanšu atbalsta instrumentiem, kuri Latvijai pieejami. Specifiskākai informācijai apmeklē lapu Profesionāļiem,
Šeit tu atradīsi informāciju par ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un revīziju. Sadaļā Kontakti tu atradīsi aktuālo informāciju par katras iestādes atbildīgo kontaktpersonu ES fondu jautājumos. Projektu ieviesējiem ir iespēja strādāt, izmantojot projektu portāla pogu, kas ir pieejama tīmekļa vietnes augšpusē. Kā arī tīmekļa vietnē vari izmantot, lasīt vēlāk sarakstu, piekļūstamības iestatījumus, kā arī mainīt valodu. Ja vēlies pieglabāt sev kādu publicēto atlasi, rakstu vai citu saturu no esfondi.lv, uzklikšķini uz pulksteņa ikonas saglabāt, un saglabātā lapa būs tev pieejama sadaļā Skatīt vēlāk saraksts. Šis atzīmētais saturs nekur nepazudīs un paliks līdz brīdim, kad grāmatzīmi noņemsi. Paldies, ka noskatījies šo video! Gaidīsim tevi jaunajā esfondi.lv tīmekļa vietnē!